cerība, ka vēl varbūt no rīt mums bija Gabrielē rekords, mums bija rekords Nikolajam Moskalenko. Vakarā mums rekords ir Aļonai Rybakovai, un 4. rekords mums ir kombinētā stafetē 4. 4 jau mums ir, jā. 4. Mums ir jau 4, mēs redzam, kā komanda gatava. Jā, ļoti. Nu, ļoti vienot Ziebniekauna komanda. Es domāju, tāds arī labs žests, kā sportisti sastājušies un sadavušies rokās. Nu, viņi ir apņēmības pilni. Principā mums Gabriela arī nopeldēja no 30 ārā 29,70. Tas tuvu tam muguras startam. Nu, tagad mums pa 4. ceļiņu Jānis Šaltāns. Pa 3. Vojtovs Antons. Minins pa 2. ceļiņu no Jelgavas. Nu, tagad cīņa ļoti asa. Skatīsimies, ko parāda. Jānis nopeld 24,99. Tagad sīvā cīņa būs starp Moskalenko un Daņiku, tāpēc, ka tomēr Moskalenko ir Latvijas rekordists un viņam rezultāts ir ļoti augsts. Tālāk Arturs Pisockis un Emils Poni no Ziebniekauna viņi veiks. Jā, tagad principā atrāviens ir diezgan liels pēc brasa, un tāds viņš arī būs. Nu. Tagad viss atkarīgs, vai būs rekords vai nebūs. Tas izskatās, ka var būt arī rekords. Jā, ir rekords. Minūte 3,978. Ziebniekauna komanda arī nopeldēja labākā Latvijas rekords. Nē, minūte, jā, tieši tā, minūte 41,22. Tas ir kā vakardienas scenārijs, tikai otrādi. Ja vakar bija Ziebniekauns ar rekordu, arī pārsteidz rekordu Delfīnu komanda, bet šoreiz ir otrādi.